Labdien! Iesākumā atgādināšu, ka sākot sezonu mēs mazliet atšķirīgi nekā parasts katru raidījumu veltīsim vienai noteiktai tēmai. Un šodien mūsu tēma ir čigāni. Manuprāt, čigāni jeb romi ir viena no tām tautām, kas ir apvīta ar ļoti krāšņu, romantisku priekšstatu, bet arī diezgan nejauku aizspriedumu loku. Un viss šī buķeta, manuprāt, viņiem drīzāk traucē nekā palīdz dzīvot tādu pragmatisku šodienas dzīvi, piemēram, iet uz skolu vai saskatīt jēgu izglītībā un karjeras attīstībā. Vai ir iespējams būt 21. gadsimta pilsonim un tāpat laikā saglabāt visu to bagātīgo čigānu tradīciju mantojumu? Nu, tas ir tas galvenais jautājums, ar kuru Ilze Šņore devās uz Kandavu, uz gadskārtējo Latvijas Romu nometni. Latvijas oficiālā statistika vēsta, ka vairāk nekā 3000 čigānu ir analfabēti. Nereti Romu bērni skolu pamet jau pēc pirmajām klasēm, savukārt vecāki neuzstāja, ka mācības būtu jāturpina. Ja es viņam saku no vecākiem, kāpēc jūs nekontrolējat savus bērnus, kāpēc viņi neiet skolā? Kāpēc sūdzības nāk, ka neiet skolā? Un pa ielu viņi staigā. Nu, noraust plecus un viss. Ēriks Klēns šobrīd cīnās par to, lai vecāki vismaz sabilē saprastu, cik svarīgi ir izglītību tomēr pabeigt. Taču atzīst reti, kurš viņu uzklausot. Es jau dažreiz arī saku, ja tu neies skolā, tu uzliks sodu. Vecākiem es tā saku. Dažreiz jau es pasmies, kā man tas viss vajadzīgs. Bet es gribu redzēt, kā saka, sabilēt to jaunatni, skolotus. Ēriks ir viens no Romu kopienas aktīvistiem. Darbojas Sabils novada Nacionālajā kultūras centrā un Kurzemes Romu apvienībā. Ikdienā viņš strādā lielveikalā Maksim. Viņa kontā ir vēl padomi gados iegūtā vidējā izglītība, un ar saviem bērniem viņš par skolas svarīgumu esot runājis jau no mazotnes. Tad, kad viņi jau bija lielāki, teiksim, ka gāja jau 4. 5. klasītē, nu tad es teicu viņiem, jau sāku runāt, skolā ir jāiet, un tad jau tagad jādomā, ja tu ej īsti skolā, tev jāzina, tas ir tavs darbs pašlaik. Un tu ej tagad skolā, iedomājies, ka tu ej strādāt. Mēs ejam strādāt, tas ir mūsu darbs. Tu ej skolā, tas ir tavs darbs. Kādus augļus tu dosi. Taču arī Ērika paša ģimenē, diemžēl, ne visiem bērniem ir bijusi pa spēkam obligātā pamatizglītība. Ēriks neveiksmi noveļ uz sliktiem gēniem un likteni. No Amerika ar otro dēlu, ar to man bija tā, kā bija. Tam vienkārši nebija tā, ja es teicu, tas ir zilonis, es teicu, tas ir zaķis. Tas tā bija. 5 klases pabeidzu, un tas arī bija viss. Vairumam droši vien grūti iedomāties jaunieti ar 5 klašu izglītību un veiksminieku reputāciju, taču paliekot čigānu sabiedrībā, tā varot gadīties gan. Tomēr Ērika otrs dēls Kaspars ir ieguvis augstāko izglītību un šobrīd strādā par skolotāju. Studēt pedagoģiju viņš esot iedvesmojies no vietējiem skolotājiem, kas vidusskolas laikā Kasparam uzticējuši interešu pulciņu vadību jaunākajās čigānu klasēs. Muzikālu nodarbības vadīju un ar priekšmetus kaut kādus tur mācīju. Sāk iepatikties. Jā. Un tad beidz 12. klasu un tā aizgāju pedagoģiski. Tomēr arī Kaspars atzīst, ka nav viegli uzsākt skolas gaitas, esot citautietim. Arī viņam pašam esot gadījies palikt uz otru gadu. Es gāju, es cītīgi gāju uz skolu. Es gāju, bet man nepaveicās kaut kas. Laikam, ka tā matemātika tā bija. Kaut kas tur bija, es neatceros. Nepietiekamās valodas zināšanas ir viens no objektīvajiem iemesliem, kāpēc daudz čigānu bērnu mēdz pamest skolu jau pēc pirmajām klasēm. Lai apgūtu obligātos priekšmetus tikpat labi kā klases biedri latvieši, nāks krietni vien papūlēties. Kaspara māsīte Santa ir vienīgā no saviem Romu vienaudžiem, kas šogad pabeidz 12. klasi. Es vien pat biju čigānieti, jā, starp latviešiem. No sākuma jau bijām daudz tie čigāni. Bija daudz, protams, man vecuma, mēs sākam 1. klasītē, bet, daudz palika uz otru gadu vienkārši. Bet es kaut kā gāju un turpināju, un beigās palika viena. Pēc 9. galīgi bija viena. Grūti jau, protams, ir, jo tiešām ir tā, ka trūks, kas tev palīdz. Tieši tādā brīdī, kad tu redz tas latvietis, tā ir viņa dzimtā valoda, un viņš saprot labāk. Viņām uzreiz, bet man jau bija grūti, man ir grūti vēl joprojām. To, kad
Es nevaru uzreiz pārlikt no čigāņu uz latviešu valodu. Lai romu bērniem būtu vieglāk mācīties, savulaik bija populāras speciālas čigānu klases, kas joprojām vēl šur tur eksistē. Tomēr nu ir kļuvis skaidrs, ka speciālās klases nevis palīdz iekļauties sabiedrībā un sadraudzēties ar vienaudžiem, bet tieši otrādi. Sabilē šāda speciālā klase sabija 2 gadus, un Kaspars, kurš bija viens no skolotājiem, uzskata, ka čigānu klasēs mācības lielākoties tika imitētas. Agrāk jau uzskatīja, ka tā būs labāk. Un tad, kad sāk tur iedzīvoties šie bērni un jūt, ka tā klase ir vienkārši tāda, kad var darīt, ko grib, viņi jūtas autoritātes tajā klasē un tā, kad viņiem ir savā vieta un viņi darīs tā, kā viņi gribēs. Un skolotāji arī mainījušies ik pa laiku un vienkārši nebija ieaudzināts viņos tas, kad arī tā klase saucās ir un viņai ir savi noteikumi, savu kārtību un programmas tādas pašas ir un ka viņam ir jāmācās un jānāk ar uz skolu. Bet viņš iedomājas, ka tā ir čigāņu klase un es varu darīt, kā es gribu. Tāpat tika uzskatīts, ka iespējams čigānu bērni būs ieinteresētāk apmeklēt skolu, ja viņus mācīs citi romi. Tomēr Kaspars pārliecinājās, ka arī šajā gadījumā panākts gluži pretējs efekts. Tas, kad teica, ka čigānu skolotājs čigānu klasē ir daudz labāk kā latviešu skolotāji, tas vēl trakāk. Nerespektē, tu esi čigāns, tu esi tāds kā mēs, un mums tas neinteresē, kur tur runā vai stāsta. No septembra Sabiles skolā, tāpat kā daudz viet citur Latvijā, sāks strādāt palīgu skolotāji. Viņi palīdzēs tiem bērniem, kam nepieciešams ilgāks laiks, lai saprastu mācību vielu. Savukārt skolotājs varēs nekavēt turpināt darbu ar pārējo klasi. Viena no skolotāja palīdzēm Sabilē būs arī šī gada absolvente Santa. Es arī tagad sākšu Sabiles vidusskolu, es ceru, kad es sākšu. Un ne jau tikai čigāņu bērniem palīdzēšu, bet, protams, visiem. Jo nav jau nozīmes, vai viņš ir latvietis, vai čigāns, vai krievs. Galvenais, ka bija grūti tiešām, vai ne, un tā valoda neiet tik labi un palīdzēt. Palīgu skolotājiem būs jāpalīdz veidot arī pozitīvu gaisotni klasē, lai kopā darbojoties dažādās tradīcijās augušiem bērniem, kāds netiktu atstumts. Mazās klasītēs tas ir. Ja, kad viņi negrib sēdēt kopā ar čigānu, ja, vai arī... Bet tas ir redz gadījums atkarībā no tā, kāds tas bērns aiziet uz to skolu, tas čigānu bērns. Ja. Protams, neviens jau negribēs tur dot roku viņam, ja, ejot uz pusdienām, vai arī sēdēt viņam blakus, ja, ka viņš, teiksim, ir netīrs tas bērns, ja, atnācis uz skolu, ja, teiksim. Ir bezgalīgi svarīgi, lai romu bērni mācītos 9., 12. klasē un arī augstskolās. Nevis pazust no skolas soli jau pēc 5. klases, kā tas ļoti bieži notiek šobrīd. Taču tas, cik veiksmīgi mazāks nācijas bērns iekļausies klasē, lielā mērā ir atkarīgs no skolotāja. Skolotājiem jāprot pamanīt, izcelt un pozitīvi novērtēt tas atšķirīgais, kas katru no mums padara tik brīnišķīgu. No otras puses, skolotājiem jāprot tikt galā arī ar problemātisku uzvedību. Taču man jāteic, ja jebkura cita bērna gadījumā mēs runātu par uzvedības deficīta sindromu vai varbūt par īpaši neordināru un neparastu personību, tad čigānu bērnu sakarā ļoti bieži tiek izteikts galējs pārmetums, nevēlēšanās mācīties un viss.